Nu, tas ir kondicionieris, un tam kondicionierim ir kādi 20 gadi. Pirms tam viņš arī kaut kad pa ziemu pumpēja silto gaisu, bet tagad es nezinu, nevar viņu kaut kā spaidi to pulti. Šoziem man neizdevās viņu ieslēgt sildēšanās režīmā. Un uzliku to Midea siltumsūkni, kurš strādā it kā līdz minus 40 grādiem. Rainor 12EX laikam bija modelis. Un veikalā ieliku to. Nu, tagad viņš tur pa kondicionieru strādā. Šitas arī tagad pūš augsto gaišu. Te servisā normāls vēsumiņš. Bet plāns ir tā kā, nu tās, mēs jau granulām kurinājāmies, bet granulas paliek tik dārgi, ka viņas arī droši vien Latvijā vairs nekad lētākas nebūs. Līdz ar to ar elektrību, nu ar siltumsūkni, respektīvi apkurināt, es domāju, ka būs stipri lētāk, jo mums redz ir arī tas gāzes pūtējs 30 kW, ja? Šitais, kā es vienreiz rēķināju, cik sanāk, 3 eiro stundā viņš maksā, tā ka viņš pūš karsto gaisu no gāzes, ko viņš ražo. 3 eiro stundā. Tā kā tad dabas gāze sanāk vispār baigi dārgi, te servis apkurināt, nu vismaz ar to pūtēju. Un tad redz, ko mums, nu granulnieks. Protams, ka šitien var arī parastās pagalas mest iekšā, un mēs te papīrus dedzinam un visu kaut ko. Bijām, nu jau kādus gadus 4 pakurinājām ar granulām. Vislētākais kaut kāds poļu deglis, es pat nezinu, kā viņu sauc. Bet bija tā, ka dega ar visām granulām strādāja, nebija nekāda problēma. Pilnīgi jebkuras ieber un viss iet. Un, nu jā, mēs pirkām tās granulas pa 170 eiro tonnā ar piegādi. Un tagad, ja jāpērk būs pa 400, tas ir bezjēdzīgi. Protams, ka nu, siltumsūknis būs izdevīgāk, tāpēc visu liksim šitien arī to Midea Rainor X12, man liekas, viņš saucās tas modelis gaiss. Un tā, un es vēl domāju, varbūt mājā uzlikt uz silto grīdu kaut kādu R290 gāzi. Kas ir jau, ko tu dīdies? Nevar mierīgi nofilmēt, tad es tevi nofilmēšu. Nu labi, subscriberi neko negrib šo visu. Nu, subscriberiem interesē tādas lietas. Ralf, viss kārtībā Kuprā? Nav, kas vēl jātaisa? Nu, vēl nav kārtībā. Tā kā visi cilvēki, kas grib vai nu saremontēt savu automobīli, vai uztaisīt kvalitatīvu. Īstenībā mēs vienīgie taisam par kvalitatīvu pretrūsas apstrādi, vai gandrīz vienīgie. Tā kā, ja vajag kvalitatīvu pretrūsas apstrādi, brauciet uz autospec.lv autoservisu, būs pa pirmo zorti. Arī, ja vienkārši kaut ko vajag paremontēt, kādas bremzes samainīt vai sataisīt vai kaut ko tādu, paskaisto, tad, jā. Vai ne, Ralf? Jā. Var cilvēki braukt, jā? Nu, jā. Davai, ja tā visiem. Nu, viss forši, čau.